Ceturtdienas 13. jūnija vakarā Rīgas festivāla ietvaros Dzelzceļa vēstures muzejā notiks Latvijā vēl nebijis projekts. Pēc starptautisku konkursu laureāta Guntera Freiberga ierosinājuma vienkopu pulcēsies gan tādi meistari kā Edgars Saksons, Rihards Zaļupa un Elīna Enzele, gan jaunākās paaudzes pārstāvi Mikls Bāliņš un Elvijs Endels, lai kopā izpildītu aizraujošu dinamiskiem ritmiem piesātinātu mūzikas programmu. Programmas ideja vienkārši parādīt visu to klasisko repertuāru, kas mums citam instrumentālistiem ir, un tāds varētu teikt, ne tikai Latvijas citam instrumentu zvaigznes tur spēlēs, bet tiks atskaņot arī pasaules mūzikas zvaigžņu skaņdarbi, un tiešām ir ļoti pasaulē pazīstami komponisti, kas ir Stīvs Raichs, pasaulē pazīstamākais minimālisma komponists, Jānis Ksenakis, kas ir viens no 20. gadsimta ietekmīgākajiem modernās mūzikas komponistiem. Tāpat arī būs pārlikums Ravēla, franču komponista, impresionista skaņdarbam. Latvijas viens no ietekmīgākajiem komponistiem, Rihards Zaļupa, tur tiks pārstāvēts. Un principā var arī teikt, ka viens tieši no tādiem citam instrumentālistu komponistiem, Ekarts Kopeckis, vācu komponists. Un tā kā, redziet, zvaigznes visos līmeņos tiek pārstāvētas. Par paudzēm runājot, ko tur daudz komentēt. Pirmkārt, jau nav mums tik daudz to citam instrumentālistu, bet no otras puses arī tie, kas mēs esam, es uzskatu, ka mums ir jau pietiekoši augsts līmenis, un tā skaitā arī mūsu jaunākajai paudzei, kas vēl studenti Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tā ir mūsu citam instrumentu nākotne, un es domāju, ka viņi to latiņu cels aizvien vairāk. Tāpēc mēs nolēmām aicināt arī viņus. Tur būs daudzas marimbas, tur būs vibrafoni, tur visi iespējamie taustiņu sitamie instrumenti vai melodiskie sitamie instrumenti. Marimba, vibrafons, zvaniņi, lielie zvani, ksilofons un līdz pat arī ritmiskajiem sitamiem instrumentiem, dažādiem tomiem, bungām, var sakot, dažādi sitamie instrumentu aksesuāri un arī 10 timpāni.